Bet Momfongdžu ir strādājušais kājas saliekšana celī pie pamatkājas potītes un vienlaicīgs demi-plie uz pamatkājas, kam seko izstiepšanās uz pamatkājas ar vienlaicīgi strādājušās kājas nostiepšanu vienā no pamatvirzieniem, tas ir uz priekšu, uz sāniem vai uz aizmuguri. Kāju var atvērt uz grīdas 45 grādu augstumā vai vēlāk arī 90 grādu augstumā. Kustību izpildi, lai attīstītu abu kāju plastiskumu un pamatkājas spēku, kas būs nepieciešams lēcienos. Atverot kāju uz sāniem, jāsako tam, lai pirkstgals ieiet ceļa līnijā. Atverot kāju uz priekšu un uz aizmuguri, celim jāieiet pēdas līnijā. Kustībai jābūt plūstošai un abām kājām jādarbojas vienlaicīgi.